Viestur, kad mēs esam pazīstami kaut kādu laiku, tad pirmkārt gribu teikt, ka mēs varētu runāt uz tu. Paldies. Bet tas nenozīmē, ka mēs varētu uzreiz būt draudzīgi visu sarunas laiku, vai ne? Protams, tas nevarētu būt pašmērķis. Mēs runājam pēc tam, kad ir bijusi pirmizrāde un vēl viena izrāde. Es biju uz to otro izrādi. Mēdzot teikt, kad ir jānospēlē kāds 5, 6, 7 un tad kaut kas ieietās, bet pēc 2. Tāds ieskriešanās jautājums. Kā tev ir tādas sajūtas? Kas sanāca? Pēc pirmizrādes man tīri labi bija sajūta, jo mums bija grūti paspēt to un to savienot to ar šo komplicēto scenogrāfiju un skatuves laiks ir diezgan ierobežots. Un tas varbūt bija tas sarežģītākais, bija ļoti tehniski sarežģīti. Un es tāpat izlaidu to dienu iepriekš, kas ir tas ģenerāla mēģinājums ar publiku. Es domāju, vienalga, tā bija gandrīz man pirmā caurlaide vispār. Es domāju, vienalga, jo tomēr aktierim svarīgi tikties ar to publiku, kaut kā noraustīties vai kaut kā. Un tad es pirmo reizi savā dzīvē man bija caurlaide pirmizrādes dienā. Bet pa dienu vēl, bet tas bija ļoti labi. Un līdz ar to, es teiktu, ka tā izrāde, kādu viņi iecerētu, tāda viņa ir. Un tas ģenerāls bija tiešām traks un diezgan štruntīgs, tad tur man varbūt nesanāca tehniski dažas lietas, kā piemēram tas sākums, tur bišķi arī vakardienas jau viņi sakārtoja, bet vienkārši tur tehniski ļoti smieklīgā veidā skaņinieks bija nejauši uzspiedis, un tur vienkārši viss sākās 10 minūtes vēlāk. Vienkārši tagad cilvēki atkal bija spiesti skatīties, it kā nenormāli ieinscenētajā tajā sākumā, bet tas īstā nav domāts. Viņam jānotiek ātrāk. Bet otrdien jau būs, es tā ceru. Jā. Bet labi, tas ir tāds tehnisks lietas, bet tomēr tas kopējais no visām tām daudzajām intervijām, kas ir bijušas no tevs, to esence vienā teikumā ir, šī ir fermentācija no Čehova, vai izmantojot Čehova tekstu, fermentācija par Putina, Krievijas kultūru, jeb popkultūru un citām kultūrām, kas ir aizsēdējušās metaforiskajā ķiršu dārzā. Un tas arī viss. Nē, tas, labi, fermentācija varam lietot šo vārdu. Es neesmu tik, varbūt reizēm valodiski kaut ko pasaku, bet neesmu tik labs tajās produktu lietās. Bet, katrā ziņā tas, ko es gribēju, to mēs arī darījām. Respektīvi, tā ideja ir par to, ka šis diskurss, kas ir tādas totalitāras valsts pamatā, ka kultūra vai māksla vai sports pastāv ārpus politikas. Un Krievijas kultūrā, manuprāt, tur visu laiku ir bijis, ka par milzīgu naudu cilvēki nodarbojas ar tā saukto mākslu, sēž tajā nosītajā ķiršu dārzā un runā par savām kaut kādām jūtām, cik mēs tur nevaram viens ar otru sastapties, bet nekādā veidā nerunājam par to, kas ir nepareizi varbūt mūsu sabiedrībā, mūsu valstī un tam līdzīgi. Un tas ir tas totalitārās valsts koncepts, kas īstenībā nav tā, ka latviešu sabiedrībā arī negrib, tomēr lai tā kultūra neuzdod jautājumus. Nav kaut kāda tāda uzšķērdoša, nav kaut kādā ziņā neērta. Un to es gribēju taisīt, un plus, protams, ka tas šausmīgais, ka tas viss tiek tādā veidā nav jau tā, ka viņi nodarbojas ar to kultūru, tāpēc, ka tur tāda ideālis. Tas ir par tādu ārkārtīgi lielām privilēģijām, par ārkārtīgi lielu naudu, ko mēs nevaram, kultūras darbinieki, mēs nevaram salīdzināt, ne kaut kādus honorārus, ne kaut ko tam līdzīgu. Es gribēju parādīt un runāt par šo sabiedrību, ka šī ar nevainīgo, no politikas atrauto kultūru, popkultūra, labi, tā ir tā kā valoda, ka šī sabiedrības daļa īstenībā, un kur neko negrib zināt par to karu, neko negrib zināt par to, kas notiek, ka viņi ir tikpat asiņaini kā tie, kurus Putins tur sūta to gaļu. Kādā veidā tu to skaties? Es domāju, ka Latvijas-Krievu sabiedrība ir ļoti lielai daļai noteikti ļoti neērti to skatīties joprojām, neskatoties, ka it kā tīri viņi dzīvo šajā valstī un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, pirmkārt, es to ar to runāju ar visiem. Es vienkārši, tā kā tas ir, nav tā, ka es tieši, tur ar viņiem gribu runāt. Labi, bet tieši viņiem, tieši Čehovs. Jo tu pats esi pateicis, latviski šito visu nevarētu taisīt. Nē, kā tas nestrādāt? Nē, šodien, es esmu Dēls teātra māksliskais direktors.
man ir ārkārtīgi grūti iedomāties. Nu, labi, ne es, bet kā cits režisors saka, es gribu uztaisīt Čehovu. Man liekas, es to nespēju iztēloties, jo es tieši šo lietoju kā metaforu, kā, Čehovs ir priekšstats, ka Čehovs visiem patīk, visiem režisoriem, tur ir tās lomas, aktieriem, tas ir tāda laba, tiešām laba līmeņa dramaturģija. Bet paralēli tam, tas, kas ir bijusi šī tradīcija, ka mēs tiešām visi kā traki taisījām Čehovu, nevis to pašu Blaumani vai kaut kādu meklējām, tur kaut kādu specifiskāku dramaturģiju, jau arī liecina par mūsu kultūras jau seno atkarību no Krievu tradīcijas. Kaut arī Čehovu visā pasaulē taisa, bet manuprāt, ne tik biezā līmenī, kā tajā pašā latviešu saucamajā teātrī. Tā kā es domāju, tur ir kaut kas, kas manuprāt, man pašu ir vienmēr atturējis ar Čehovu nodarboties, līdz kad to vēl drīkstēja, ja tā teikt. Tas bija savādāk mēģina to jautājumu vedināt, ka, lai kādos uzskatos vai kādi būtu tie cilvēki, tie Latvijas krievi, bet viņiem Čehovs, ir kaut kas, svēts. Ja ne svēts, tad diezgan fundamentāls. Svētāgos, jā. Klasisks vai tam līdzīgi. Jā. Tad šajā gadījumā tu apzināti provocē viņus. Jā, šajā gadījumā, jā. Uz ko? Uz to, ka, lai saprastu, ka aiz šīm kultūras ikonām slēpjas tas ir tāds instruments, Krievu pasaules instruments. Aiz Čehova slēpjas? Protams, kā mēs jau saprotam, ka šī Krievu kultūra ir tā saucamā šī Krievu kultūra, tas ir tāds pats instruments, maigais instruments, kas tiek, tā kā, jā, es domāju, ka jā. Respektīvi, tu saki viņiem, ka uz Čehovu savādāk jāpaskatās? Es viņiem neko nesaku. Es uz to skatos savādāk. Es jau taisu kā režisors, tomēr es gribu, kaut kā cīnos arī ar savām domām. Tomēr es nenāku tā kā pienest paplāti ar šo vai tādu ideoloģiju. Es saprotu, ka es eju šajā teritorijā, šajā Krievu kultūras teritorijā, nodarboties ar šai kultūras teritorijai ļoti tādu sakrālu lietu. Un man liekas, ka tieši šis ir pareizais veids, kā tur iemest to bumbu. Kur epizode vispareizākais veids? Jo bija tomēr dažas lietas, kuras bija mērenākas, un dažas lietas, kas bija izaicinošākas. Nē, mērenāks bija, varētu teikt, pats veids. Es mēģināju tādu apzināti veidot tādu tradicionālu, tādas interjeros, visi tur runā kaut ko. Interjers nebija Čehova. Tas ir liels jautājums. Nē, labi, tas, ka es to netaisu kaut kādā tajā senajā laikā, tas ir skaidrs. Bet, Čehovu parasti taisa mūsdienās, var arī netaisa, bet man liekas, tas, uztaisīt mūsdienās, tas, galīgi, sorry, tas, es par to neuzskatu par kaut ko īpašu. Es runāju par šodienas sabiedrību. Labi, okei. Pieskaitīsim šo arī kaut kādam problēmam. Bet kuru tu pats novērtē? Kuras epizodes? Tā lielā otrā cēliena sākums ar to, ko varētu nosaukt par antimuzicēšanu? Piemēram, šis klasiskais, kas bija ko es daudz nepētīju, tā Golēviča rinka, šī sabiedrība nodarbojas kaut ko tādu, un tad, kad viņiem atnāk kaut kāds nabagas zaldāts, tad viņi ir gatavi viņu iebāzt skapī. Un tā, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti precīza. Ka tu vienlaicīgi tajā laikā nodarbojies ar visārpratīgo, un tu katrā ziņā tu dzīvo izlikdam, kā jau tās Krievijas popkultūras elites, viņas jau dzīvo izlikdamās, ka tur nekā nav. Mēs dzīvojam pasaulē, kur nav kara. Tāpat kā ir tas džeks, kurš visu laiku tur viņa tā glamūrā pasaule, viņa nekad neiejauc karu. Viņa tā kā eksistē, ka mēs redzam, ka ir kaut kāda teritorija, kura eksistē tajā Krievijā, kurā nav kara. Nav tā. Kādam varbūt tur kaut kur laukos kādu nošauju no radiniekiem, bet ne jau tiem. Tādas lietas, protams, tu esi tagad uzķēries tādām lietām, kas, es jau esmu tāds režisors, kāds es esmu. Es netaisu ballīti, ja mūsdienās ballīti kaut kāda debila karaoke, man liekas pilnīgi okei. Es tur neko tādu pat īpašu nesaskatu, vai arī pārcelt uz mūsdienām. Nē, bet tieši tie tēli protams, ar to savā ziņā, ka kaut kādā veidā es mēģināju to Firsa tēlu, arī to
īstenībā ar to veceni, ar to, kas kustina, es gribēju pat iet tālāk par kaut kādu, nezinu, Putina, Ļeņina līmeni. Es gribēju saprast, ka Krievijā ir tā Roģina maķa, tā māte, kas vienmēr visu ir piedevusi, ka tur ir tāds kaut kāds dīvains sātanisms dziļāks, ko mēs nevaram. Mēs jau redzam tikai kaut kādus tos neliešus, un tad, bet man liekas, ka tur kaut kas ar to arhetipu tur ir kaut kas dziļāks. Un es jau, protams, to nevaru neizskaidrot nekā, bet es kaut kā arī tādā līmenī to darbināju. Es par to katrā ziņā domāju, un mēs ar aktieriem par to runājām, un arī viņi jau šie aktieri daudz labāk par mani pārzina tos visus tipāžus. Es jau, es tur nesakoju Krievu, man tas tā kā, es neesmu traks. Vai tu seko pēc pirmizrādes, ko krieviski Latvijas Krievu Facebookā raksta? Es pieļauju, ka liela daļa lamājās, bet daži, kas ir tādi autoritāti, saka, tā ir ļoti labi izrāda jānāk. Tā kā es nezinu. Bet par tiem sliktajiem tu pieļauj tikai? Nē, es redzu, ka tur iet projām. Es jau šeit uztaisīju Hamletu, tas ir kaut kas līdzīgs. Vienkārši tur sāku man tikai nesita. Hamletā man likās, ka kāds iet garām un iegāzīs vēl pa seju. Tādi tēvaiņi tur iet ārā. Tā kā es teiktu, ka tas ir, es baigi nesekoju, bet es to saprotu, jā. Bet es tieši to pašu Krievu viedoklis, kur man liekas tāpat nevarēs to līdz galam, īpaši arī tie, atbraukuši man piedot šo darbu, bet man liekas ļoti svarīgi, arī tie, kuri ir spējīgi noskatīties vismaz pirmo cēlienu. Es priecājos. Viņi nesagaida otrā cēliena sākumu, tas muļķīgi, jo viņi pilnīgi kaut ko vēl citu ieraudzīt, un tad ietu prom. Jā, ja tu pat to korektūru, es nezinu, tur man liekas tas bet tu, tu saki, es saprotu. Nelasīju, bet saprotu, tā iznāk. Es saprotu, ka tāda reakcija, es redzu, ka cilvēki... Bet ko tu saproti tā reakcija? Ka tāda pozīcija joprojām cilvēkiem nav pieņemama. Pirmkārt, divas lietas. Krievu skatītājs ir daudz konservatīvāks par latviešu skatītāju. Šis Krievu teātris, tas ir fakts, ko es arī, es šeit iestudēju 4. izrādi, es to principā saprotu. Un arī man kaut kā svarīgi arī ar šo faktu strādāt. Bet otrs, ka es domāju, ka risināt tēmas vienkārši uz Krievu klasikas pamata, kas ir, man liekas, modernās mākslas pamatā, uz klasikas pamata risināt aktuāls, sāpīgas un tev neērtas, īpaši, ja tu esi, nedod Dievs, bišķi putinists un zēja cilvēks tēmas, ir kaut kā nepieņemami. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidri izskaidrojums. Jo es vakarā izlasīju cauri tur visas tās atsauksmes un komentārus par atsauksmēm un komentārus par atsauksmu komentāriem. Es kaut kā mēģinu būt netik melnbalts par to visu situāciju, kā tie cilvēki reaģēja. Piemēram, tur ir viena komentāra par aktieru spēli kā aktieru spēli, un kaut kādu tur vakal to, visu to anturāžu, sākot ar tapetēm un beidzot ar vēl kaut kādiem tēliem tādiem vai citādiem, kas, tā primitivizējot, runā par kaut kādām robežām. Cik var vai nevar, kaut ko ar to Čehovu darīt, ja? Kā viņš... Tas ir ļoti dīvaini, manā skatījumā. Nē, restīvi, tavu versija ir, ka var darīt ar jebkuru Šekspīru vai Čehovu darīt jebko. Absolūti, jā. To es pirmo reizi dzirdu, ka pastāv robežas. Nē, kam pastāv, kam nepastāv. Jā. Šiem cilvēkiem. Bet, respektīvi, vienkārši es domāju, ka tie cilvēki, es vienmēr respektēju, tāpat kā žurnālistikā, es respektēju, kad ir cilvēki, kas, kaut ko kritizē, es gribu saprast, ko viņi kritizē. Tā skatā pa manu, raidījumu. Šo es saprotu, bet es tam nepiekrītu. Un es mēģinu saprast, kā viņi to pasauli redz. Un es vienkārši tas, par ko es domāju vakar lasot to visu. Vai tie, kam nepatīk tā izrāde, ir vairāk putinisti vai zēcilvēki? Ja? Neobligāti. Vai ne? Nē. Es jau teicu, tur ir divos līmeņos. Viens ir tas putinisma zēcilvēka līmenis, un otrs, protams, tieši, ko tu saki, attieksme pret teātri, kur ir pieraduši, ka teātri ir vienmēr jauka, droša teritorija, kur tu forši atpūties.
Jo man piedod, ka man katru reizi, kad es klasiku iestudēju, tas pirmais, tas nav Šekspīrs, tas nav Čehovs, tas autors tur tajā zārkā griežās tagad. Es šo klausos, manuprāt, visu savu dzīvi un turpināšu klausīties. Vienkārši, par to es vienkārši zinu, ka šie autori ir pilnīgi manā pusē. Ja esmu par to pārliecināts, bet es to nevaru tev pierādīt, kā tu pats iztēlojies. Un es tieši biju pārsteigts, ja Šekspīrs ir laika ziņā diezgan tālāks. Un skaidrs, ka tu vari visādi interpretēt un grozīt, un tur it kā ir tā, bišķi vienkārši, ka visi saprot, ka visi jau to ar antīkajiem jau vienkārši visi. Es nezinu, Eiropā kāda iestudējuma, kur antīkā loga būtu iestudēta, kur nāk tajās grieķu. Es nezinu, ko tad šie cilvēki par to teiktu, jo tādas vienkārši, man liekas, neeksistē. Vienīgi tiešām kaut kādā Krievijas provinces teātrī. Bet tas, ka Čehovs, kurš ir, varēja teikt, bišķi, šī ir pēdējā viņa lūga vairāk kā 100 gadi, kas likās tāds ļoti realistisks un tāds neinterpretē. Tomēr viņš tāds vairāk hermētisks un konkrētam laikam liekas, ka ar Čehovu mēs tā nedaram kā ar Šekspīru vai ar kaut kādiem senākiem autoriem. Tad es biju ļoti pārsteigts, cik manā skatījumā tur tās visas tēmas bija. Es tur reāli nemainīju vārdus. Tu nemainīji galīgi, jā. Un tur viss es redzu tās geju attiecības ierakstīt, cik loģiski izrādīt. Es to visu redzu, es tur redzu to ārprātīgo spērkumu, to sabiedrību, kas vienmēr cenšas kāds uzpirkt viņu, visas tās nekādā veidā neatrisināmās naudas, mīlestības attiecības. Es vienkārši gribu pateikt, jā, es varu ieklausīties, ka tā nedrīkst darīt, bet es baidos, ka nākamo reizi, kad es ņemšu kādu klasiku, un klasiku es ņemu parasti, es atkal to pašu darīšu. Un es nezinu, kāpēc šāda situācija ir. Es nezinu, kā mēs šo risināsim, Jāni. Nē, es vakar arī aizdomājos, lasot tos komentārus, es aizdomājos, ka jums pēc šitā formāta mūsējā divatā, jums būs tur kaut kāda diskusija maija vidū ar plašākā lokā vēl bija iecerēta. Ja tas nav atcelts jau. Jā, to es nezinu. Un es lasīju, ka neskaitot Gļebu Panteļējevu, es lasu presrelīzi, oficiālo materiālu, ka neskaitot Gļebu Panteļējevu, kas nav etniski krievs netuvu. Tur viņam ir raibas asinis. Tur nav neviena krieva. Es domāju, šitos te man liktos, ka tā diskusija būtu interesanta. Tos dažus no Facebook, kas tur ir uzrakstījuši, tos dabūt tajā sarunā. Tad būtu jautrība. Bet es varētu mazliet tomēr komentēt par to Facebook un tam līdzīgi. Es strādāju tomēr jau vairākus gadus Dailē. Un, protams, man ir kaut kāds monitorings. Un tiešām, ne tikai pa maniem darbiem, tur es varbūt neesmu neitrāls, bet mūsu tajā, tici man, vai vajag mums ar katru šo komentētāju? Ar katru nē. Jā. Jo tur ir kaut kas tomēr, ka mums tas tomēr ir tāds, kā saka, tāda telpa, kur tu vari iesviest pilnīgi visu, ko tu gribi, un bet tādā veidā, ka tu sāc pārāk ar to rēķināties, kurš tad virza tavu domāšanu? Viņi vai tu? Un tas ir, man liekas, tu nonāc, ja tu sāc veidot savu domāšanu no reaģēšanas motivācijas, tad tas var, manuprāt, ļoti bīstami vismaz cilvēkiem, kuriem ir pašiem kaut kāds iekšējais konstrukts un kaut kāds virziens, novērst. Tā kā ir forši šie lielie skandāli vai tās diskusijas, un jāmēģina ieklausīties, jāmēģina just, ko tie cilvēki domā, bet tieši šo, ko tu saki, to varēja paredzēt, tur nevajadzēja gaidīt pirmizrādi. Nē, es domāju, ka tas labi. Es vienkārši domāju, ka tā problēma ir, ka Latvijā jau tā publiskā diskusija telpa krieviski, neskaitot LSM Krievu portālu, un dažus vairāk vai mazāk mēdījus, kas tur vēl puslīdz turās, nav jau liela. Tāpēc es vienkārši domāju, ka te būtu labs iegansts, ja ne iemesls, parunāt. Tas ir ļoti labs jautājums, un te jau ir tie tālākie jautājumi. Tad mums ir jāuzdod par to, kādā veidā mēs joprojām dzīvojam mūsu valstī, vai mēs joprojām dzīvojam šajā divkopienu kultūrā, kur mēs taisam šās diskusijas vienai daļai vienā valodā, un tomēr turpinam dzīvot dažādos, vai mēs mēģinām to kaut kā apvienot un veidot, cik krievi skatās tavus raidījumus Latvijas televīzijā. Piemēram, vai tā ir pārsvar, vai viņiem joprojām
tas neeksistē šis... Ja socioloģija nemelo, tad kaut kāda 11% no auditorijas ir. 11. Tas jau ir no tēmas, protams. Tādā ziņā, manuprāt, tas ir jautājums, uz ko mēs ejam kā Latvijas sabiedrība. Vai mēs tiešām ejam turpināt attīstīt šo divkopienu diskusiju telpu, vai mēs tomēr veidojam vienu, neskatoties, ka teātris ir krievu valodā spēlējošs, bet diskusija notiek valsts valodā. Nē, tas, ka viņi valsts valodā notiek pat Nē, bet arī, protams, ar krieviem, uz kuriem tas vērts, tādā ziņā. Kaut vai vienlaicīgi es arī neuzskatu, ka mums vajag paslaucīt problēmas zem paklāja un izlikties, ka krievi šeit nav. Vienkārši, redz, tā ir ļoti kompleksa situācija. Bet par diskusiju, es domāju, ka šis būtu ļoti labs iemesls diskusijai, un esmu gatavs tajās piedalīties, un es piedalos, un vienlaicīgi, protams, ka man liekas, ka diskusija kultūra Latvijā joprojām ir katastrofāli zema visos līmeņos, arī diskusējot par latviešu valodā esošajām problēmām. Tā jau ir mūsu tāda kopīga lieta, bet es domāju, ka krievu valodā tā ir īpaši vāja. Un izteikti, jā. Mēs atnākam pie ķiršu dārza. Es ļoti labi, ka mēs ejam prom, bet man gribās vēl par dažām lietām parunāt. Droši. Ja mēs atnākam apakaļ, man nav bijuši tā baigi daudz gadījumi, kurus es apspriedu kaut kādas izrādes. Tā skaitā nevis šitādā formātā, bet kaut kādā krogā nejauši kaut ko satiekot. Man ir vairākas reizes bijuši, ka aktieri saka, mēs nesapratām. Šito ir režisors orgāns, bet šito mēs nesapratām. Bet aktieri, kuri spēlē konkrētā izrādē. Cik jums bija strīdi un cik jūs tur viens otram piekritāt vai nepiekritāt? Kā darīt? Es nevaru stāstīt Dailē par šīm mīlestības pilnajām attiecībām. Tiešām, jau publiski es izstāstu. Nē, tas ir nereāli. Nē, es vienkārši, varbūt es arī baigi neuzdod jautājumus, bet mēs visi, tas ir mana darba stils, ka man nav tāda, kā bija tā režija teātra, tāda fašistiska režija, kas saka, tu ienāks tur. Man, protams, ja man kaut ko vajag, es tā daru, bet principā tas ir kopēja smiešanās, jautrība, runāšana par tēmām, kamēr mēs nonākam līdz šādiem vai tādiem risinājumiem. Tā ka man nebija neviena, es saku, man aktieris Ivans Streļcovs, kuram jāsaka Rasija, viņš lūdzu, vai viņš nevar neteikt vārdu Rasija, viņš no Baltkrievis, ka viņš nevar izrunāt šo vārdu. Es saku, diemžēl tas ir jāsaka. Respektīvi, es jau strādājot šeit, es zinu šos cilvēkus, es jau uzreiz ņemu tos, kurus es tiešām zinu, ka man nebūs nekāda politisku diskusiju, vai Putins varbūt nav tik slikts, nosacīti, vai apmēram Ukraiņi paši vainīgi un tam līdzīgi. Respektīvi, tie cilvēki katrā ziņā, politiskā šajā ziņā tur nebija nekāda jautājuma. Un tad visi gribēja, tic man, viņi ir atskatījušās entos ķiršu dārzus, entos. Tā viņu visu mācību, viņi visi gribēja kaut ko svaigu tajā. Viņi visi priecājās par iespēju kaut ko savādāk darīt nekā to, ko piepara. Tāpēc, ka tu nevar iedomāties, kādi štampi ir par šo, īpaši jau tajā krievu vidē, jo es par to vispār nezinu. Esmu pāris izrādes redzējis un labāks, sliktāks. Bet, pāris tikai? Kaut kuri, kaut kad, jā. Jā, es vispār, man godīgi... Latvieši vien vairāk kā pāris ir pēdējās 10 gadēs uztaisījusi. Tās varbūt arī plus mīnus esmu redzējis. Un man jāsaka, gandrīz vai visvairāk uz šo izprovocēja, kad es skatījos Dmitrija Krimovu iesūdējumu Nacionālajā teātrī. Ko tu stāsti apkārt, jā? Jā, es kaut kā, es biju tik, man liekas, joprojām man mums te tiek uzspies, ka tas Puškins te atkal apmēram, ko jūs mokat to kultūru. Es tīri, kaut kādā fizioloģiski, politiskā ziņā uz to noreaģēju, jo man tas likās nepieņemam. Nevis ar kaut kādu prātu vai kaut kādu, bet tieši instinktīvi. Tāpēc man likās, tomēr nav tas tik viennozīmīgi, ka tā kultūra nav tik nevainīga. Tas kultūras koncepts nav tik nevainīgs, kā mums te grib piedāvāt. Jā, bet tas mans jautājums tomēr bija bišķi niansētāks ar domu... Par aktieriem? Vai par to aktieru piekrišanu, nepiekrišanu. Jā. Jo runa jau nav par to politisko konceptu. Jā? Runa ir par kaut kādām niansēm, kuras, vai sapratīs, nesapratīs, arī skatītājs, jā? Vai nolasīs, nenolasīs. Jo, piemēram, tagad, kad tu aizrunājies tur to Roģina Maķi par to tēlu, jā, kas sākās un beidzās visos līmeņos, 1., 2. stāvā un visādās izpausmēs,
Vai es teiktu, ka es to pusi no tā, ko tu tikko pateici, nolasītu? Laikam, ka nē. Bet redz, tam jau arī nav tik sāpīgi, jo vienlaicīgi tā ir Jašas māte, kas tur jā. Vienkārši tu, bet tu tomēr uzdod jautājumu, kāpēc viņa nav tāda veca, nelaimīga, sakrunkojusies sieviete, bet kāpēc ir tāds nesaprota, kaut kāds, tomēr bišķi tāds, jā. Protams, ka to, nav jau tā, ka šās lietas un ka es varu, tādā veidā var kaut ko pasniegt, ko tu vari tādā tomēr šī ir visa līdzība. Tā es tomēr to taisīju. To es arī gribēju ļoti rūpīgi parādīt, ka tā ir līdzība. Tā nav tāda vienkārši čirnūha, vai tā nav tāda, vienkārši, ka tas tomēr kaut kā tevi uzdot šis veids nozīmē, ka tas tev uzdot jautājums, nevis sniedz atbildes. Vienkārši es neesmu nenodarbojies ar teātru, kurš varētu sniegt kaut kādas atbildes, jo man liekas, un šobrīd jau vispār sniegt atbildes, man liekas, var tikai trakais kaut kāds. Un es teiktu tā, ka visus tos, tur es piekrītu ļoti daudz tādu simbolisko slāņu, viņus nevar burtiski nolasīt, un viņi arī varbūt nav tik burtiski jānolas, jo katrs var to interpretēt savādāk vai arī neinterpretēt vispār. Taču tādā katrā ziņā aktieru tajā atdevē pret šo materiālu, es nezinu, varbūt tā ir viņu vienkārši ierastā disciplīna, ka viņi, mēs strīdējam par visiem jautājumiem. Nē, tur nav tā, ka es teicu, nē, būs šitā. Jo tur, protams, diezgan asas tās seksuālās scēnas un tādas vardarbīgas. Kur karieši bez plikā dibena, vai ne? Jā, bet saprot, man man jau besi ārā, bet es tiešām, bet tas Maļiko, tas Firs tajā es viņu nevaru savādāk. Kurš uz to Kačoku, kurš izdomāja? Nē, mēs jau tā domājam, ka vajag tāds un tāds. Es to neatceros, bet tā mēs virzījāmies. Ka ir šie visi šie cilvēki, kuri negrib pieņemt laiku un vecumu. Un tur, nezinu, sakot no Ļaņķeva, Filipa Kirkora un visiem, kuri ir vienkārši visi izskatās Sofijas Rotāro, Pugačovas. Tas jau, man liekas, ir tāds viens no šiem viņu tādām krievu popkultūras klišejām, šī nenovecošana, šī uzskača, šis viss kaut kas tas uzpūstais, uzpumpētais. Tas nav tikai Krievijā. Varbūt arī Latvijā. Es nezinu, Latvijā vienkārši nav tie mērogi, laikam tādi. Nē, es domāju, tieši citur, jā. Jā, Amerikā, jā. Jā, tas ir tādu. Vienkārši tas ir tā kā tas tēls, tā radies. Tu saki, ka robeža nav jebkāda, ko darīt ar jebkuru literatūru. Vai ir robežas? Es tagad pajautāšu jautājumu, kas nebija manējais, bet ko es dzirdēju tajā komentārā. Latvieši. Jā. Kur ir robeža, cik daudz var ņirgāties pa krieviem? Es domāju, ka tas ir labs jautājums, un es pat godīgi sakot nezinu, ja tu man uzprasīsi, vai es gribu, lai kāds nogalina Putinu, es tev laikam atbildēšu jā, bet vai vēlēt kāda cilvēka nāvi būtu labi, es teiktu ļoti slikti, vēl sliktāk nekā par kādu ņirgāties. Tā kā šis jautājums nav viegli atbildams. Es negribētu teikt, ka vajag ņirgāties, bet, protams, man nav... Bija ņirgāšanās, beidz. Ņirgāšanās par krieviem? Nē. Nē, par konkrētiem tēliem, kā krieviem bija. Par krievu mentalitātes kaut kādām izpausmēm. Bija. Nē, to es ar mīlestību tomēr. Nē, pagaid. Ironija un ņirgāšanās, es tā... es tam nevaru. Es domāju, ka jūtīgi cilvēki to visu uztver par ņirgu, bet es tā neuztveru. Man liekas, tas ir vienkārši, draugi mīļie, jūs viens pret vienu nopublicējiet tos visus attēlus un sakiet, nopublicē Filipu Kirkoru, uzstājoties zeķu biksēs un uzprasi, kā var ņirgāties pa krieviem. Bet, bez komentāriem. Es pat drusku dziļākiem slāņiem, ne par Kirkoru. Nē, tādā ziņā, man liekas, tur viņi piedāvā tik daudz materiāla, ka vienkārši tu paņem to un lieto. Un kāpēc tu to sauc par ņirgāšanas? Tas vienkārši ne jau mēs to esam izdomājuši. Es nezinu, es gribu uzskatīt, ka es neņirgājos. Es esmu ļoti nežēlīgs, varbūt, tāds kritisks un tāds vivisektors, bet veids, ka es gribētu pa kādu ņirgāties, es nevaru nekādīgi, jo man liekas, šie cilvēki tomēr, es gribu, lai viņus iemīl, un es domāju, ka šie cilvēki, lai cik viņi ir nepatīkami un tādi, es tomēr gribu, lai viņi kaut kā viņos ir kaut kas foršs tajos raksturos un tā.
Labi, atnākot pie galīgi nopietnām lietām, es domāju, ka es nebūšu vienīgais, kam tā simboliski tas garām gājējs ar kara invalīda tēlu atstāja visvairāk nevis pārdomu tādā šaubu līmenī, bet kā iespējas, ja? Tas pirmā cēliena beigu, pirmās daļas šajā gadījumā, pēc Čehova laikam tas ir otrais cēliens. Tad tas viss tas stāsts un beigās daudzīšanas, ielikšanas kapī un padauzīšana. Ja tu atnāc atpakaļ uz to realitāti, labi, viens ir iesēdējās ciršu dārzā. Otrs ir šī līdzība. Kad šī iesēdējusies kultūra tiek konfrontēta ar šo tiešām ar brutālām šausmām. Kā tu iztēlojies šobrīd tos cilvēkus? Viņiem ko tur darīt tagad Krievijā? Iet grāvjus rakt, bēgt projām? Tas ir ļoti labs jautājums. Kā tu esi sapratis, es sadarbojos ar ļoti daudziem šiem, kā saka, pēdējā kara dēļ aizmukušiem cilvēkiem. Gan horeogrāfa Anna Balīhina, gan Šamils Hamātovs, gan Jevgeņijs Proņs. Visu laiku. Un tur visu laiku ir šis jautājums, bet ko šie cilvēki var darīt? Un tas ir ļoti sāpīgs viņiem visiem jautājums. Kaut vai tic man, kā šie cilvēki, kas piedalījās, kā viņi katru dienu komentē kaut kādu kārtējo teātra vadītāju, viņi vienkārši ir šausmā, viņi vienkārši kaut kādās šausmās ir par tiem, tur ir ļoti milzīgs skaits, kuri visu nevis uzdot šo jautājumu, kā izdzīvot, ko darīt, ne visi var aizmukt, es to saprotu un tam līdzīgi, bet tieši šie, kuri aktīvi ieņem to pozīciju. Un tas katru dienu es par to klausos. Tas ir jo es nesakoju, kurš tur kaut ko nopast, es viņus arī nepazīstu un negribu pazīt. Tā kā tas ir, respektīvi, ir ļoti neuzdosim jautājums tam, ka ļoti liela daļa to dara ar putām uz lūpām. Teiksim tā. Ir viena daļa, kura nav aizmukusi un kur to saprot un nedara putām uz lūpām. Kā man arī daudz saka, Maskavā es nepazīstu nevienu cilvēku, kurš atbalstītu Putinu. Kaut kādās vidēs. Jā, vidē. Vienkārši apmēram es nezinu, tādu tur nav. Bet protams, ka visiem tur ir ģimenes darbi un tam līdzīgi. Jautājums ir tā. Es šo jautājumu tas ir man tuvs jautājums, jo es arī biju Art Doc Fest, ko Vitālijs Manskis organizēja žūrijā pagājušo gadu kopā ar Čulpanu Hamātovu, un mēs tur daudz sēdējām vakaros un visu, es tur kaut ko pa savu, bet Čulpana ar Manski sēdēja visu laiku un visu laiku uzdeva to jautājumu, kad mēs to pakāpām. Viņi visu laiku, tas bija tajā gadā vai tajā gadā, kad mēs to zaudējām. Līdz ar to es gribu pateikt, ka šobrīd tā situācija jau ir ekstrēma, bet tai situācijai, tai kultūras lomai saulaicīgi bija jāspēlē daudz lielāka loma. Un tur jau tā lieta, ka tā tika manā skatījumā ļoti labi apmaksāta. Protams, ar tādu veidu, ja tu kaut ko dari pret, kā Serebreņikovs, kaut ko pēkšņi gribēju nopaust kaut ko pret, tad tev uzreiz ir, kur paraut, ka tev tur viss sabrūk, tu esi iesēdināt. Respektīvi, ka tur tā schēma ir ļoti vienkārša, un to man arī daudz stāstīšu. Bet tomēr kultūras lomai bija daudz saulaicīgi. Tagad, kad tas viss jau ir tā kā iebetonēts zemē, tāds tiešām, nezinu, fašisma režīms, nekāds, sauc kā gribi, tad, protams, ir šobrīd es vienkārši cilvēkiem, kuriem ir veselais saprāts, kuri no sirds neatbalsta šo Putina politiku un šo vaiprātu, es tikai novēlu izdzīvot klusām. Vienkārši klusām izdzīvot. Bet okay. Es to varu saprast. Es arī nesaku, ka katram jālec uz ecēšām un jāskrien zem tankiem, bet bija brīdis, kad to vajadzēja visiem izdarīt. Kā Latvijā tas ir bijušas tās reizes, kad arī, labi, mēs esam maza un savādāk valsts, bet ir bijušas tās reizes, kad tomēr ir kaut kas pāri, un tad tomēr visa sabiedrība kaut kā konsolidējas dīvainā veidā. Un tagad tā līdzība Latvija, kas man neatstāja. Kairišs 70. gados
dzīvo Zviedrijā, pieņemsim. Okay. Un viņš taisa, tur vienalga vai Raina vai Blaumana vai jebko, par ko? Par Latvijas konjunktūristiem un konformistiem. Tajā 70. gados, jā. Es teiktu, tikpat nežēlīgu versiju vajadzētu taisīt, kā es tagad ar Kiržās, jā. Un tas ir mans jautājums, jo viens ir tu taisi par viņiem tur ārā. Jā. Nē, tieši tā. Es domāju, kā tu tomēr zini arī, šai gadījumā kultūras cilvēku un kultūras vidas vēsturi, jā? Jā. Un te ir par Imantu Ziedoni jātaisa, jā? Būtu jātaisa, jā. Ko tu darītu? Ko tu teiktu? Kas būtu tas tavs mesiķis par to? Nē, pirmkārt, ir brīnišķīga metafora. 70. gadi, nezinu, kaut kāda komunismu stagnācijas gada, es kaut kādā Zviedrijā, latviešu taisu, nezinu, uguni un nakti, mūsu svētās govs. Kur, starp citu, es esmu taisījis tādu uguni nakti, man latvieši tikpat... Jā, bet 70. gados. Nē, viņi ir tur. Jā, es domāju, jā, tur viņi droši varētu taisīt, nezinu, tur Ziedoni. Protams, man liekas... Visi svoloči. Nē, pagad, es nezinu, ko viņi gribētu taisīt. Tu zini, kas notika 70. gados šeit. Jā, bet Tu zini muzikā, literatūrā, kur bija kādas labas dziesmas Ļeņinam un tā tālāk. Jā, es domāju, ka... Nē, bet tāda versija ir tiesības pastāvēt. Bet es nesaku, ka varbūt tik ļoti precīzi vajadzētu tur ielikt vienkārši tur ir dzejnieks. Tikko mums neskaitīja, tu pat līdz Pugačovai aizrunājies, kura gan nebūtu, nav tik tāds. Jā, protams, es Pugačovu vienkārši tajā vecuma lietā paņēmu, bet man nav neviena tēla, kur tu tā var nolasīt tik precīzi. Nav tāda doma. Man bija. Asociācijas tur vienā. Es plēsu nost tos pārāk tuvās līdzības. Protams, ka mēs izējam. Pirmkārt, es uzskatu, ka no mūsu vēstures nav jābaidās. Uztaisīt arī, man liekas, tu šajā metaforā pieļāvi ļoti interesantu metaforisku kvazi gājienu. Tu pamēģini tā uztaisīt šodien Latvijā. Tā mēs norāksim to lietu. Tieši par šiem cilvēkiem. Un manuprāt, es uzskatu, ka nevienam nekas nenokristu, ja mēs godīgi runātu par mūsu kultūru. Mūsu kultūra paliktu tikai stiprāka. Un es nedomāju, ka Ziedoņa dzeja paliktu nevērtīgāk, tāpēc, ka, un tas, protams, ir viss jāsaprot arī kontekstuāli. Es uzskatu, ka mēs, kā latvieši, mēs pa daudz arī, protams, baidamies runāt par sevi, par savu vēsturi. Ka mums ir tik daudz jautājumu, par kuriem mēs baidamies runāt. Mēs ar tevi intervējāmies šitā, bišķi citādāk, bet intervējāmies pirms, cik iznāk, 8 gadi gandrīz Delfos. Varbūt. Tas bija tas posms, ka tu biji ļoti pārliecināts par čekas maisa atvēršanu, kas vēl tajā mirklī nebija notikusi. Kāpēc tas posms, kad es esmu pārliecināts par to bijis vienmēr? Nē, tagad tas ir noticis. Jā, tieši tā. Un tas, ko tu prognozēji, ka tas tur cilvēki izstāstīs, tas kaut ko dos. Tas ir turpinājums tam 70. gadu stāstam. Es gribu pateikt, atvērām čekas maisu, kaut kas ir noticis. Bet nenotika arī tas, ko tu gaidīji. Jā. Kāds kaut ko stāstīs. Jā. Bet arī nenotika arī raganu medības. Nē, viņas jau arī nepārāk daudzi prognozēja. Visi cilvēki, viņi tur kādu, nezinu, bija pusgadu bišķi tādu, lai sāk skatīt. Un man liekas, tas ir normāli. Man liekas, ka es arī katrā ziņā nevaru tā ar cirvi nosodīt katru, bet es vienkārši, ka mēs zinām, ka šie visi bija tur iesaistīti, būtu labi saprast šos konkrētos gadījumus. Tiešām tas būtu ļoti labi. Kāpēc mums tas nenotiek? Tāpēc, ka mēs joprojām esam zem tepiķa paslaucītāju kultūru. Mēs joprojām baidamies no sevis, no atklātības. Man liekas, vienīgais Nelijas aizgājušais vīrs Ķārve kaut ko tur stāstīja par to mehānismu, kurš tur bija kaut kā arī ļoti mistiski parādījies. Un es domāju, ka katrs varētu to izstāstīt, un nevienam nekas, varbūt ir kaut kādas lietas, ko negrib atklāt, jo mēs saprotam, ka savarģēšanai tikai, arī homoseksuālisms vai narkotikas tik iesaistīts. Varbūt ir lietas, kuras ir tādas privātas teritorijas, ko negrib stāstīt, bet kopumā, nezinu, es domāju, ka mūsu sabiedrība
joprojām ir ļoti daudz ko neizrunājusi. Mēs jau neesam ļoti super stipra sabiedrība. Mums ir savi skeleti skapī, un mums liekas, ka labāk to skapi vienmēr turēt ciet, nevis viņu par to runāt. Vienkārši kāpēc es aizvelku uz šito tematiku? Tāpēc, ka viena lieta labi, tas, kā tu parādi tai ķiršu dārza versijā, to aizsēdēšanos tie dārzā. Vienmēr gribās domāt, kādas ir versijas tālāk. Ja? Un tāpēc es to līdzību redzu. Jo, labi, mums bija viens totalitārisms, kurš nenonāca līdz tādām asinīm. Ja? Krievijā viņš nonāca līdz tādām asinīm. Lai gan mums bija, ja pret Latvijas iedzīvotāju skaitu skatās Afganistānas karš, piemēram, ja, vienalga atgriezās vai neatgriezās pietiekami liels procents. Restīvi, tas mans jautājums ir, vai tu iekšēji pēc tās izturēšanas redzi, ka tie cilvēki tur, šitie, kas ir te atbraukuši, vai uz Eiropu aizbraukuši, tas cits stāsts. Bet ka tie cilvēki tur spēs, tā paudze vispār izdarīt to pašu, ko tu pats tagad atzīsti. Un es piekrītu, ka viņi šeit ļoti daudz nespēja to izdarīt. Redzi, tajā vietā, kur Peķa Trofīmovs dauza to nabaga karavīru, viņam ir teksts, ka mēs neesam vēl tikuši galā ar savu pagātni. Precīzi. Mēs neesam tā. Un tas, ko mēs neesam izdarījuši vēl tādā vājā veidā, Krievija nav tikusi galā ar savu pagātni, staļinismu, tā kā tu ļoti labi zini, šī ģeopolitika izspēlēs šausmīgu triku. Kas piespieda vāciešus izravēt to visu? Ne jau viņi paši. To piespieda amerikāņi, tie piespieda uzvarēt, tie paši krievi. Tie paši amerikāņi noslēdza vienošanos ar krieviem, un krievi nekad nav bijuši spiesti izanalizēt, izrunāt, un kāds viņus piespies šo savu ļoti asiņaino pagātni. Un līdz ar to šis draud ar to, un nepaveltu, tāpēc man ir tā kaut kāda māte Krievija, man liekas tur, tas ir kaut kādā jau, piedod, šobrīd mēs, kas notiek Eiropā, mēs tagad gāžam to nabaga ceļotāju, kolonizatoru pieminekļus, un tur vienkārši, nedomājiet, ja Krievija no šāda vēl tālāk mēs aizraktos, viņi vēl nav, viņi nevar pat pēdējos 10 gadus izanalizēt, un kaut kā, tā kā es domāju, ka Krievija ir ārprātīgi bīstama bumba uz pasaules kartes, šausmīgi bīstama, un es neredzu neko citu, kā tur tagad nospraustās iespējamās robežas, kaut vai jau Ukrainā un Baltijā, un vienkārši mūrēt kaut kādas sienas. Diemžēl es neredzu, jo arī, ja tur uz brīdi iestās, nomet tur Putina, atkal ir kaut kāds neliels sajukums un iestājās kaut kāds demokrātiskāks režīms, tad tāpat viņš nebūs spējīgs viņš nebūs to masu spējīgs novest līdz kaut kādai pašanalīzei. Tāpat kā, piemēram, dzīvojot Latvijā, šie cilvēki arī nevienmēr ir spējīgi uz to skatīties ar tādām acīm, ka jā, varbūt kaut kas tur ir, bet uzreiz nē, tas ir nepieņemami, mēs tādi neesam. Tur ir tā lieta, ka šī ir ļoti bīstama lieta. Es vienkārši domāju, ka tai publikai, ieskaitot tos tavus aktierus šajā izrādē, viņiem jau būtu primāri jāmēģina veicināt to sarunu, kā viņi jau iziet ārā no tās situācijas nākotnē. Labā scenārijā, ja tā nav Ziemeļkoreja palielinājuma. Es domāju, ka kaut kādas diskusijas jau notiek, aktieri, bet es domāju, tās jau ir, es zinu, ka šīs diskusijas visādās Eiropas galvaspilsētās, dažādos tusiņos jau sen notiek starp kāda būs tā nākotne, starp Krieviju un Ukrainu īstenībā. Ja man ka vieglāks jautājums ir, ko tu citē Manski vai vienalga ko, kurš saka, kurā vietā palaidām garām pagātnē. Jā. Jautājums ir, kas tev būs nākotnē, tavs, citādākais ķiršudārs. Bet es atvainojos, ja to varētu vēl kaut kā, bet tagad ir iejaukusies Amerika, un tad tu aizdomājies, kāpēc tas tā tur notika, un tad tu sāc domāt, vai šī
gadsimtiem ilgā divpartiju sistēma daudz atšķirās no tās vienpartiju sistēmas. Un kas ir tā milzīgā? Nē, bet katrā ziņā tu saproti, kā varēja nonākt līdz šai krīzei, kur Baidens cīnās ar Trumpu, nu kaut kāds tāds, ko tādā varētu rādīt kaut kādā viduslaiku cirku, kas ir kaut kāds demokrātis. Nu, saproti, ka visa pasaule ir kaut kā, nu, katrā ziņā es varu pateikt, kas ir mans priekšstats par to, kas notiek pasaulē. Tas ir, ka šī saucamā sistēma, kas bija, nu, kādreiz, kad es vēl padomju laikos mācījos, atceros, bija, ka tur kaut kāda feodālisms nomainīja kapitālisms. Nu, tad katrā ziņā tagad ar to internetu, ar to vispār to virtualitāti un vispār, kā ir nomainījusies, protams, ka ir izzudusi vispār tāda strādnieku šķira un izņemot tie, kuri apkalpo tikai cilvēkus un ka vispār ir mainījusies pasaules iekārta un ir kaut kāda jauna, nu, ka šī vecā sistēma vairs nespēja funkcionēt, jo arī tā demokrātija ar visu to ārkārtīgo, to kategorisko liberālismu, kur tev kancelē par pilnīgi visu, tas viņš jau bija tiešām, nu, viņš aizgājis, jau bija tik ārprātīgi tālu, ka es tiešām nebrīnos, ka tā amerikāņu reakcija ir tieši Trumps. Uz to visu tikpat, nu, uz kaut ko jau pārdabiski vājprātīgi. Nu, attiecīgo štatu amerikāņi, attiecīgā segmenta amerikāņi, jā, nu, nesakam uzreiz, ka visi amerikāņi. Jā, bet tur tā bija kaut kāda neizbēgama reakcija uz lietām, kas tomēr jau bija aizgājuši kaut kādā jau tādā mistiskā līmenī. Un līdz ar to es domāju, ka vienkārši tagad ir vienkārši sāk veidoties kaut kāda jauna, ko mēs vēl nezinām, kaut kāda politiskā iekārta, kāda varbūt būs nākotnē. Un ir svarīgi, lai kamēr tā veidojās, ka tur nav kaut kādi asiņaini pārāk daudz tādi ekscesi, kā Putins, piemēram. Un tam līdzīgi. Ja mēs atkal vienu vēl citu aspektu, kas man nāk prātā tajā Čehova kontekstā. Nu, tad tā klasiskā interpretācija nozīmē tur ķiršu dārzā aristokrātijas, nu, tā kā aizejošais laikmets. Nu, un tad nākamais ceļš salīdzinoši uz to mirkli ar daudziem pozitīviem aspektiem to kapitālismu, tādu vai citādāk, ja? Tagad, tad kas ir tas tālākais? Pēc visas šitās pasāžas, ko tu norunāji? Nē, nu, manā izrādē tur nav. Nē, bet jautājums, kas ir tālāk šobrīd, tavuprāt? Nē, nu... Jo tavā izrādē jau tas paliek tajā bēdu ielajā. Nē, nu es jau to tā kā ieslēdzu tajā Krievu pasaulē. Es tur, teiksim, tu man jautā par pasauli vai par Krieviju šobrīd? Es domāju, ka par Krieviju, jā. Bet tas konteksts, kā tu norunāji, kur pasauli iet, es domāju, ka tas jau ir fonā. Jā, tas ir fonā. Nē, es domāju, ka kas arī bija tomēr tā super konservatizēšanās caur pareizticību, kas tur tagad ir ieviesta kā oficiālā reliģija, kur vispārdabiskākās formas tur jau ir ieņēmusi, kur man tur stāsta kādas tur tik, tas ir, diemžēl, tas ceļš, kas būs tāda kā, fundamentalizācija, tā, ko mēs esam islamā piedzīvojuši. Es domāju, ka tas ies kaut kādā tajā virzienā, un, protams, ka man diemžēl liekas, ka tā būs, jā, tāda fundamentālistiska, kas kļūs vēl fundamentālistiskāk, un tāda, es paredzu diezgan šausmīgi to visu. Tā kā es gribētu, lai tā teritorija tiek maksimāli noslēgta un visa pasaule, cik vien ir iespējams, tur tās robežas. Šitais ir apakšā tam drūmumam, kas tur tomēr tā izrādē tev dominē. Bet priecīgā jau tur ir maz. Ņirdzīgā vai ironiskā, tur mēs bezgalīgi varam strīdēties. Tur ir šis tas, jā. Var vairāk, var nevairāk. Nē, tur, respektīvi, tas ir jautājums, kam es, diemžēl, tur nevaru just nevienam līdzi. Tā ir tā mana problēma, kā es strādāju ar šo materiālu, un es kategoriski atsakos just līdzi. Kā režisors. Un es, diemžēl, uzskatu, ka tā ir mana godīga pozīcija. Un tas nav tā, ka es to esmu kaut kā. Un man tieši liekas, ka joprojām, un arī latviešu mums ir dominē šis, ka neaiztiekam to, ļaujam, taču beidzam, taču visi jau, man liekas, ar to es vēlreiz brīdinu, ka
ar šo izrādi kaut kādā ziņā, ka mēs tomēr nedrīkstam šajā diskusijā pārtraukt eksistēt, pārtraukt norādīt, ka tas ir vienkārši, sorry, tā ir tāda liela buča, tā Krievija šobrīd. Un tas viss tieši šis veids no tā aizmukt ir vēl asiņaināks, kā par to runāt. Respektīvi, tas, man liekas, ir tāds ļoti vienkāršs vēstījums, ko es nevaru sevī neizjust. Man, protams, ir apnicis pašam par to politiku. Reāli es gribu taisīt arī kaut ko skaistu un jauku. Es nezinu, vai to es varētu atļauties Krievu teātrī. Bet Latviešu teātrī es jau sāku domāt, ka man tad tu šitien izgāzi to vienu pusi un te kaut ko skaistu jauku vairāk. Arī man bija sapnis vasaras naktī arī, kas ir ļoti uzrunājis skatītājus tā, ka tur cīnās. Es vienkārši pats priekš sevis, ka es jau, protams, arī es jau to visu sajūtu, man jau tas arī nogurdina. Es jau tikai uzskatu, ka man jārīkojas tā kā es kaut kā iekšēji jūtu, man jārīkojas, bet, protams, ka gribās jau arī par kaut kādām citām lietām sāk runāt savā dzīvē. Bet neatlaiž jau tā situācija, saproti, tur jau tie sūdi. Latvieši ir ķiršu dārzā aizsēdējušies. Latviešiem jau nav bijis tā iespēja. Tāpēc, ka mēs bijām ļoti tomēr pakļauti, mums bija visādi režīmi un tam līdzīgi, un mēs varam ilgi diskutēt par mūsu pretošanās mērenību, mēs varam ilgi diskutēt mūsu neizbēgamo traumu, ka mēs tajā 40. gadā tomēr nevienu reizi neizšāvām, kas tomēr mēs taču redzam. Tā ir atstājusi ļoti mūsu karmai, latvieši atstājusi ļoti traumatisku iespaidu. Tāpēc mums jādara viss, tā skaitā mums atcerēsimies, ka šovasar mums būs Lidijas Lasmans Droņins 100 gade, kura joprojām, man liekas, uzdot jautājumu, kāds ir mūsu valstī mērķis un vēl kaut kā nesaskata no savā. Respektīvi, mēs it kā varētu teikt, saprot, ja mēs būtu mēs esam aizsēdējuši tādā ziņā, ka mēs nekad neesam bijuši pietiekami aktīvi, un tas varbūt ir kaut kāds dīvains izdzīvošanas kods, bet mēs arī to neizdzīvojam tā kā lietuvieši, kur sastājās komunistiskā partijā, visu pārņēma savā varā un nepieļāva pārkrievu rusifikācijas politiku. Tā kā mēs visu laiku pa vidu kaut kur tur esam sēdējuši, ne pārāk aktīvi, ne pārāk pasīvi, un tādā ziņā var būt, bet lai mēs par latviešiem kaut ko līdzīgu taisītu, mums jāsaprot, ka mēs jau nekad neesam bijuši šajā pozīcijā, mēs jau neesam bijuši nekad tāda baigā aristokrātija un tam līdzīgi, un tiešām mūsu šī īsās valsts ļoti traumatiskā pieredze mūs nepadara pa lielu nāciju un neļauj mums tos spārnus tā līdz galam atplest. Tā ka es domāju, ka mums ārēji apstākļi nav ļāvuši aizsēdēties ķiršdārzā, bet tas, ka mēs joprojām gribam tādu mazo jauku, kā mākslā, tas ir vienmēr jaukumiņš, siltumiņš, mīļumiņš, un nedod Dievs kaut ko. Tā arī dzīvē, tā arī ziņās, mēs vairs negribam neko, vienkārši arī, tad vēlēšanās mēs arī tad esam, sevi ar tādu mīļumiņu aizklājuši, un tad nesaskatām varbūt kāda būtu tā pareizā izvēle, ko, protams, nav tik viegli saskatīt. Tad iznāk, ka tavu versiju, es mēģinu savilkt to, ko tu sākumā teici par to vienu kopienu un saistībā ar to. Ka mēs ar šitādu attieksmi, mēs tā arī paliksim divās kopienās. Jā, es domāju, ka mūsu politika ir nepietiekoša pārdomāta, skaidra un ar vēstījumu, kā mēs veidojam šo vienu latviešu valodas nāciju, kur ir arī krievu izcelsmes latvieši un tam līdzīgi, un nevis, ka mēs no tā atbaidāmies, kā tur daži cienījami tradicionālo vērtību pārstāvi. Respektīvi, tādā ziņā, manuprāt, mums nav skaidrs politikas. Mums nav skaidrs politikas ne par Latgali, mums nav skaidrs politikas par visos sāpīgajos jautājumos. Mēs veicam nevis vizionārus, stratēģiskus lēmumus, bet tikai taktiskus. Tāpēc, ka mums visa politika ir taktiska, mums viņa nav stratēģiska. Tas ir šausmīgi jūtams. Es, piemēram, ar šausmām jūtu, ka mums būs 5% aizsardzības budžets, mēs nezināsim, kur to naudu grūst.
Sagrūdīs. Ar vārdu grūst, mēs tiksim galā. Apgūsim, respektīvi, ka mēs pieņemam kaut ko, man liekas, pareizi un svarīgu lēmumu, bet tad vai pa tiem 5%, nezinu. Bet tad pa šito jāuztais, ja neizrādina. Es gribēju filmu taisīt par to. Ir, Vācijā bija tā Siegfried line, un Krievijā bija Staļina līnija, un Somijā bija tas Marenheim līnija. Man liekas, tagad, ka mums jātājas tā kaut kāda, kā tur mums to aizsardzības ministru sauc, līnija, un es pat, līdz galam. Visu iespējamo aizsardzības ministru. Ne, bet tiešām tev ir kaut kas padomā, jo man liekas, ka šitās tēmas labi, Čehovs un Ķirš dars labi, bet pa šito arī. Protams, es jau... Jeb Dailā jums ar Žagaru ir vienošanās, ka šitā neaiztiekam? Nē, mums nav nekāda vienošanos. Mēs taisīsim īstenībā izrādi. Matīs Grīsmans raksta jau par rīkojumu numur 2. Milzīgu. Un tā, joprojām tur rakāsimies un cienījamais dramaturgs rakāsies. Ko tad tur jaunu? Jaunu, nezinu, cerēsim. Tur, man liekas, ļoti daudz fakti, kas... Tu Krievu teātrī pēc savas noskaņas tev vēl ir ko teikt tai publikai? Jo es šito jautājumu pajautāju, ne obligāti ar domu, ka tas tev ir jāuztais Dailē. Tas bija jautājums, ka iespējams tas jāuztais tur. Skaidrs, ka... Tu saproti, ka ir Krievu valodas, mēs saprotam, ka šobrīd notiek agresija, kuras galvenā dalība valsts runā Krievu valodā. Un vienlaicīgi, protams, ka mēs saprotam, ka Krievu valoda it kā nav tur vainīga. Tā ir brīnišķīga valoda. Un no šitās vietas ļoti uzmanīgi. Tas, kā tu esi nocitēts un kas ir aizgājis pa tiem pašiem tīkliem, ir, ka Krievu valodā, bet tie, kas runā Krievu valodā, tie nes ļaunumu. Tas ir tu esi nocitēts tā. Jā, tieši precīzi tā. Ja Krievu valodā tiek nests ļaunums. Un mums ir ļoti grūti šajā situācijā, kas ir objektīvā situācijā. Krievu valodā Putins nes ļaunumu, iznīcina cilvēks. Tas ir skaidrs. Bet šajā situācijā, ka mums jāpasaka, jānodistancējās un jāpasaka, mēs saprotam, ka mēs kaut kā asociējam šo šausmīgos ar šo valodu, bet valoda tur jau nav vainīga. Valoda tas ir kaut kas lielāks un vairāk. Līdz ar to tā ir ļoti sarežģīta situācija priekš šīs valodas, īpaši teritorijā kā Latvija un valstī, kas bija pakļauta rusifikācijai. Mēs zinām, ka mūs visi gribēja pārvērst par krieviem. Tā ir uber sarežģīta situācija. Piekrīt. Tā kā ja es kaut ko eju taisīt Krievu valodā, tad tam jābūt, tam jābūt ar kaut kādu mērķi. Es nevaru par mīlestību runāt Krievu valodā. Es ļoti atvainojos. Šobrīd nevar. Vispār jau varētu varbūt kādreiz. Es labprāt atzīstos mīlestību Krievu valodā, tad nav jautājums, bet es domāju, kā tomēr... es varētu taisīt, bet, saprot, tas nav tik vienkārši. Tad man jāuzdod tomēr vēl citi jautājumi, jo es varētu visās valodās taisīt pa mīlestību kaut ko, nezinu, vācu, latviešu, bet, ja tu taiso, tad tomēr tev jāsāk domāt par to. Man tas būtu jautājums. Nē, vienkārši, jo es domāju, vai tas bija tur viens neveiksmīgs izteikums, kur tevi nocitēja un pēc tam, kā saka, pārtulkoja. Par to, ka tie, kas runā Krievu valodā, tie nes ļaunumu, jā. Tieši tu ļoti labi saproti, ja tu vispār runā, tevi sagraizīs un izmantos visādos iespējamos medijos. Otrs ir nerunāt. Es vienkārši par to neuztraucos, jo tāpēc, ka, ja cilvēki tā gribēs redzēt, viņi to redzēs, viņi tā sagraizīs. Es neesmu politiķis, redz. Visi mēs esam politikā. Neesam politiķi, bet visi esam. Ir kāds Krievs, jebkur uz pasaules, kuru tu šobrīd klausies vai lasi, kas tev, es nezinu, autoritāte būtu paskaļi priekš tevis droši vien teikt, bet tā, ka kurā tu ieklausies, kurš kaut kā mēģina jēdzīgi atrast atbildes uz jautājumiem? Jāsaka, protams, kad sākās karš, mēs sēdējām visi, es diemžēl kādu gadu vēl neesmu atkopies, un vairs es to nevaru klausīties, ja es tur vairs neticu nevienam, jo, sākot ar visiem Aristovičiem, kur vēl tiem Eho, un visi Belkovs, kaivs jau viņas bija klausīties, bet es šobrīd neesmu varējis klausīties.
Nu, bija tas tiešām tas sociāla antropologs, tas Grigorijs, es kāds uzvārds neatceros, tāds jauns džeks, tas man vienīgais, kas man likās. Es vienkārši, es nezinu, es šobrīd neklausos nevienā, jo es, diemžēl, es viņus visus klausījos, ļoti daudz, biezā slānī, un ar laiku tu tomēr saproti, ka tur visu laiku notiek kaut kādas spēles, un ka viņi arī tikpat lielā mērā ir iesaistīti, un es, diemžēl, es vairs neklausos pilnīgi neko. Es vienkārši, es ar citu Medūzu gan paskatos reizēm, jo man, kas sākumā kaitināja, ka visi tur Aristoviči un visi bļāva, ka tūliņ mēs tur viņus, tos krievus, tur Ukraiņi iznīcinās, un Medūza bija vienmēr tik nenormāli, tomēr kaut kā korekta, un tur tā situācija nebija tik rozā. Un tad es saprotu, ka tā Medūza tomēr ir bišķi objektīva, vispār tā situācijas vērtējumā. Nevis bišķi, bet cik var, kas ir krieviski, krievu valodā mēdījis, ja nemaldos no Rīgas, ja. Bet, šobrīd, jā. Jā, bet tam nav nozīmes, jo tas ir vienīgais, kur es tomēr reizēm apskatos Medūzā. Es kaut kā pieņemu, ka tur ir tā situācija, vismaz, kas ir, nav, tas Medūza runā tikai, tas ir krievu valodas cilvēku, viņi nerunā par nekādām citiem jautājumiem, respektīvi tur arī nav īsti ko meklēt, jo tā nav vienīgā lieta, kas man pasaulē interesē, bet protams, par šiem jautājumiem viņi, man liekas, diezgan objektīvi ir. Es neteiktu cilvēku, bet Medūza es varētu teikt, ka... Es iemetu to jautājumu, ka tad ievadu noslēgumam, jo cik ilgi mums varam mūkēt, šeit jābeidz ir. Bet man liekas, ka tas jautājums ir jēdzīgs, un man viņš nāk no tā, ka es pagājušajā nedēļā man nointervēju Aivars Pastāvnieks klubā par godu tam, ka tagad pagājuši 10 gadi, kopš mēs ar Antru Cilinsku uztaisījām tādu dokumentālo filmu, kas saucās 4. Māja Republika. Tu droši vien esi redzējis? Neizskatās, vismaz, kad būtu redzējis. Bija tāda filma. Bija tāda filma, jā. Un viņš noslēdza to jautājumu, teiksim, tā doma ir 10 gadu pēc, jā. Ko tu redzi, ko tu neredzi. Vai tu redzi versiju, ko tu varētu, vai ko tu gribētu Krievu teātrī pēc 10 gadiem iestudēt? Par mīlestību. Tiešām, ka man nevajadzētu ar šito visu ņemties, ka es varētu taisīt kaut kādus, vai kaut kādus personiskus stāstus, vai kaut kādu, kaut ko citu arī, tomēr par soli uz priekšu, kaut kā, nezinu, varbūt arī latviešu valodā. Es Krievu teātrī varētu kaut ko iestudēt, un tad būtu visi saprast. Bet drusku sapnis vasaras naktī tas ir, ne? Zini, es varētu teikt tā, atkal runājot par stratēģiju un taktiku. Varbūt Krievu valodas tā problēma latviešu sabiedrībā ir šī brīža problēma. Varbūt pēc 10 gadiem mēs to tā neredzēsim. Varbūt mums būs daudz lielākas citu valodu problēmas. Tā kā es nebūtu tik droši apgalvot, ka šī ir lielākā problēma mūsu valstī. Tad pēc 10 gadiem parunājam, ja? Paldies!